Jā, man sauc Edgars Augustiņš, pārstāvu Saules novada pašvaldības kā energopārvaldnieks. Sākām sen, laikam viena no pirmajām ar Andriju no Ādažiem bijām 16. 17. gads, kad vispār sāk runāt par energopārvaldības sistēmu. Un brīžiem jau liekas tā energopārvaldība, tātad liels pārvaldnieks, skaita enerģiju, domā, kur tā enerģija aiziet. Vienlaikus brīžiem tas varbūt tās no kura gala sākt, jo saimniecības ir lielas, tad vidēji noteikti mūsu pašvaldībās ir 100 īpašumi. Tad jautājums, kas tur notiek ar ielu apgaismojumu, kāds ielu apgaismojums notiek, tie stābu skaits saskaitās arī 1000, un 2000 un 3000. Respektīvi, baigi daudz darba jāiegulda un daudz par to jāņemās. Un no kura gala sākt, kā skaitīt datus automātiski, manuāli. Un tas ir tāds vienmēr bijuši tie pirmie jautājumi, kas lec gaismā. Bet, protams, mērķis vienmēr ir tāds, ka viņam jāiet uz augšu. Tad mērķis ir samazināt to enerģijas patēriņu. Tas tā mūsu pamata darbība un kāpēc varbūt tās mēs strādājam pašvaldībā. Un savā ziņā varbūt tās arī atpelnam savu algu. Tātad, ja ietaupam enerģiju, tad energopārvaldnieks ir strādājis efektīvi un savu darbu ir izdarījis. Visticamāk gadās reizes noteikti, kad ar enerģiju neietaupam. Un tad ir jautājums, kāpēc un kā tas sanāk. Bet ir viena svarīga nianse, jo arī no savas pieredzes skaidri var pateikt, ka enerģija ir jātaupa, nepasliktinot darbības parametrus, ja iekštelpas komfortu. Un tie ir tādi zelta vārdi, jo pēc būtības mēs šodien arī varējām sēdēt tumsā, varbūt pat apkuru neieslēgt, mēs būtu super energoefektīvi, mēs būtu ietaupījuši 100% šajā dienā. Bet idejiski mēs būtu iespējams džemperos. Tā var kampaņa ietvaros, bet mēs nejustos komfortā. Pirms es atnācu šodien uz šo zāli, un tad mans pirmais uzdevums bija pārbaudīt, cik ir zālē temperatūra, lai nebūtu tā, ka es jūs atvedu energopārvaldnieks uz saudu un saku, te ir 24 grādi, mēs esam pārkurinājuši un viss ir slikti. Tad ienākot iekšā, te bija 20,5 un tagad ir 21,1. Mēs katrs kā mazs akumulators esam ienākuši telpā, sildam telpu. Un svarīgi, protams, ir nodrošināt arī svaigu gaisu. Pagaidām mums ir 725 ppm, tad gaisa kvalitāte ir laba. Cerams, arī vienos tas būs un mums miegs nenāks. Bet tā pieredze bijusi tāda, ja neievēro šo zelta pielikumu, tad kolēģi dusmojās uz energopārvaldnieku. Tad viņi saka, ka mums nevajag taupīt enerģiju. Mums ir augsti, mums slimo darbinieki, mēs tumsā neslēdēsim. Tā ir tāda līdz ar to tāda savā ziņā sensitīva lieta, kurai energopārvaldniekam ir jāsako līdzi, un to es esmu saskāries vairāk kārt arī pats savā ikdienas darbā. Ja mēs skatāmies, tas, protams, ir likumā ietverts kā definīcija, kas ir saistīta procesa kopums, kam izveido rīcības plānu, tad mēs saprotam, ko mēs darīsim. Nosaka mērķus, cik mēs ar šo rīcības plānu ietaupīsim, un tad kaut kādā mērā šiem mērķiem sako līdzi, un tad jūs ziņojat vai nu būvniecības informācijas sistēmai, tā kā būvniecības valsts kontrolas birojam, kas šogad sāk prasīt datus ēris sistēmā, vai jūs ziņojat jūsu priekšniekam tiešām vai domas vadībai, un tas tad savā ziņā veidojās katrā pašvaldībā savādāk. Ja runājam no tiem sākotnējiem bubuļiem un bailēm un jautājumiem, kas skar energopārvaldnieku, tad, protams, ir jautājums, vai es vispār no tā kaut ko saprotu, cik liels inženieris ir energopārvaldnieks, vai viņš ir inženieris, varbūt viņš ir psihologs un spēj tomēr varbūt vienoties ar kolēģiem un pārliecināt, ka tam ir jēgpilni tādai lietai, ka mums savā ziņā ir jāsako līdz enerģijas patēriņiem. Gan publiskās ēkās arī. Mums ir kapitāla sabiedrība, šodien pārstāv Saules komunāls servis, kas, principā, arī enerģijas uzņēmums, kurš nodrošina enerģiju, nodrošina komunālos pakalpojumus, jebkuru ražotni pēc būtības tas skaita savu kilovatu. Un tam liek pretī eiro, un tad domā, un tā iepriekšējā ziema, protams, mums uzlika visiem jautājumu. Ja pašvaldības, kurām nebija energopārvaldības sistēmas, noteikti domāja, labi, izpilddirektors saka, mums ir jāietaupa 10%, bet no cik, no kā? Ja mēs iepriekš neesam skaitījuši un neesam sapratuši, tad tas ir tikai vienīgais mirklis, kad tomēr sāk domāt, bet savā ziņā tas vilciens jau ir aizbraucis, un tajā brīdī jau ir nokavēta tā iespēja izmērīt un saprast, salīdzināt ar pirms un pēc situāciju. Bieži vien ir bijis jautājums vispār, vai tāds energopārvaldnieks ir vajadzīgs pašvaldībā. Es šodien saku,
pašvaldības beidzot saprot, ka ir vajadzīgs, jo zāle ir pilna. Vismaz, ja mēs nolikām nepilnas 30 solis ar krēsliem, tad tie ir pilni, kas jau ir manā skatījumā apsveicami. Pieņem arī jūsu domēs un jūsu uzņēmumos bija pārunas vai pārdomas, tad vai energopārvaldnieks atspēko sevi. Tad no savas pieredzes es noteikti varu apgalvot, un esmu vairāk kārt arī ticies ar citām pašvaldībām un domājis par to un runājis. Tie zemie augļi, jeb tie mazie ābolīši, kas ir aizsniedzami bez lielām investīcijām, viņi ir daudz mums vēl. Mums ir nenormāli daudz. Mēs varam ietaupīt tūkstošiem, iespējams pat miljoniem eiro visās pašvaldībās vēl. Bez neviena ieguldīta eiro, iespējams tam energopārvaldniekam, saprotot, ko darīt, aiziet uz tiem siltummezgliem, saprotot, kas kur kā strādā, cik ilgi strādā, un vai tā ir nakts vai brīvdiena, un tukša zāle vai pilna zāle. Tās nav milzīgas investīcijas, tie nav miljoni no pašvaldības budžeta. Un līdz ar to energopārvaldnieks bieži vien ir tas, kas arī saskaita un sarēķina tos eiro. Un tad ir jautājums, protams, mūžīgais Excels, kurš staigā līdzi ar energopārvaldnieku vai domā par kaut kādiem šodienas risinājumiem. Jo kaut kādā mērā dati ir izejas informācija, datu apstrāde ir nākamais solis, un tad datos balstīti lēmumi. Skaidrs, ka energopārvaldības sistēma ir savā ziņā tāda politiska apņemšanās, ko tad apņemās domas vadība, tā skaitā deputāti. To visu apraksta instrukcijas, rīkojumi, kādam ir obligāts uzdevums skaitīt, norakstīt, atskaitīties. Ir šī vadības pārskats, tad ir šis politiskā atgriezniskā saite. Vadība saprot, kas notiekās ar enerģijas patēriņiem. Noteikti kaut kādā mērā ir jābūt arī motivācijai, burkānam, nevienmēr tā ir pātagi. To mēs redzam pašvaldības, kurām izdodas ieviest motivāciju. Kolēģi, jeb pašvaldības darbinieki ir daudz vienotāki, darbojās vienā komandā, nekā sabotieri un bremzē iniciatīvas. Un tad tam visam riņķī ir vēl daudz lietas, jo, protams, tam visam var iet arī uz ISO standartu, 50,001 noteikti esat dzirdējuši. Tad tam sako procedūra apraksti, noviržu reģistri, reakcijas uz novirzēm, dažādi izvērtējumi, kā riski, normatīvo aktu atbilstību un monitoringa plāns. Un tas viss, protams, ir ļoti skaisti, prasa savu dokumentu vadību. Un tas viss ir cikliski, iet no gada. Katru gadu tas, principā, ir jāatjauno. Un, ja mēs runājam par tādu ISO 50,001 ciklu, tas ir 3 gadu cikls, kur ir pirmā gada ir certifikācija, tad ir 3 gadu uzraudzība, taisnība, ja? Un tad ir sāk atkal no jauna. Un ja to izlaiž vai nedara, tad jūs esat manā pieredzē. Tad par to bišķi tālāk. Ja mēs runājam par Saldus novadu pašvaldību, tad ideiski mēs esam šobrīd 2 pilsētas. Tā ir Saldus pilsēta un Brocēna, kas nāca līdz ar teritoriālo reformu. Un tad mums ir 19 pagasti, kur tā situācija ir dažāda. Pamatā ir tā, ka centralizēta siltuma apgāde ir pilsētās un 2 pagastos, 3 pagastos. Un pamatā tad citās vietās ir lokāla siltumenerģijas ražošana un elektroenerģija, kā jau visur. Un ja mēs skatāmies uz šī gada budžetu, tad 23% no pašvaldības budžeta tiek tērēts nekustamo īpašumu infrastruktūras uzturēšanai, attīstīšanai, no kura, Gintes, nemaldos, budžets bija ap 40 miljoniem, ne? Jā, tad 4 miljoni šai ziemā aizgāja enerģijai. Nu tā, ja mēs skatāmies perspektīvās. Un tad tāds energopārvaldnieks, kuram tā alga, saskrien 10, varbūt kādam 20-30 tūkstoši, tad es apsveicos. Bet pret 4 miljoniem, saprotam, tad tie ir komati un tie ir maz. Jā, lecot uz priekšu, Saldus novada pašvaldības robežas, ko ietver energopārvaldības sistēma, tas ir publiskās ēkas, iela apgaismojums un pašvaldības transporta līdzekļi. Redzam to tendenci, tad 18. gads bija, kad mēs certificējāmies, bija 19. gads, 20. gads, un tad notika ATR, kur mums nāk klāt virkņu aptuveni 1/4 daļa tādas teritorijas, kur ir vēl ēkas, kas nav sekojuši līdz enerģijas patēriņam, kur tāda energopārvaldības sistēma vienkārši nebija aktuāla un nesekoja līdzi.
Un tas līdz ar to maina to bildi, un līdz ar to šobrīd mēs esam šādā situācijā, cik mēs tērējam enerģiju. Bet tas svarīgākais akcents, ko es no šī grafika gribu pateikt, kad jebkurā gadījumā Zīlonas istabā, kā mums visiem, ir siltumenerģija. Un līdz ar to tas fokus, ja prioritāte kaut kādā mērā ir siltumenerģijas patēriņš pašvaldības ēkās. Jā, tās ir tās atziņas, kas varbūt tās nāca un ir nākuši līdz šim, ko es jau varbūt minēju. Noteikti ar energo pārvaldības sistēmu es varu pateikt megavatstundas. Tātad tās ir vairāk kā 21,000 megavatstundu vispār mums enerģijas ir vajadzīgas, ja 21 gigavatstunda. Es to varu pārvērst eiro, es varu pateikt, cik tas ir eiro. Tie ir tie bonusi, kas nāk no pārvaldības sistēmas. Es varu pateikt, kur ēka tērē vismazāk un kur visvairāk. No tāda viedokļa. Līdz ar to arī teikt tos akcentus, piemēram, uz budžeta plānošanu, kas būtu tās ēkas, kurām noteikti nākotnē vajadzētu virzīt finansējumu, lai viņas sakārtotu, jo pieņemu un ticu, ka daudz kur retu reizi, varbūt pat bieži reizi tā ir bijis, kad par ēkas atjaunošanu bieži vien lemj, tāpēc, kad ēkas saimnieks ir ļoti, vai vadītājs ir ļoti uzstājīgs, viņš saka, manu bērndārzu vajag siltināt. Viņš pasaka pirmajā gadā, nākamajā gadā. Manu bērndārzu vajag atjaunot. Un, respektīvi, turpinot ļoti uzstājīgi. Un, iespējams, tas bērndārs pat varbūt tērē, salīdzinoši pie 100 kWh uz kvadrātmetru apkurei. Tas ir daudz vai maz? Tas būtu normāli. Bet ir bērndārs noteikti, kas tērē arī 250 kWh uz kvadrātmetru apkurei. Un tad noteikti tam bērndārzam būtu daudz jēdzīgāk ieguldīt to eiro, jo tā atgrieztā kilovatstunda būs daudz ātrāk un efektīvāks tas eiro būs iztērēts. Lūk. Un jā, tas bija tas par to, ka šī enerģijas krīze savā ziņā dod to impulsu energo pārvaldības sistēmai, jo saprast, cik tad ir 10%, un vai mēs tos 10% sasniedzam, tad tā ir tā lieta, kas ir kā instruments palīdzēja. To, vai es zinu sestdienas naktī, cik Striķu iela 3 domas ēkā ir temperatūra, es nezinu. Ko es varu pārliecināties, ir, kad būt daļai droši, ka siltummezgls ir ieregulēts, bet skaidrs, ka kaut kāda tāda pilnīga kontrola pār situāciju energo pārvaldniekam nav. Un tad līdz ar to ir jautājums, cik tālu iet un vai to risina. Piemēram, šī ir izglītības iestāde, te mēs redzam caur izglītības ministrijas iepirkto gaisa kvalitātes kontrolas sistēmu, tad mēs redzam skolas, kas līdz ar to savā ziņā ir ļoti labs instruments, lai sakot līdzi vismaz skolu situācijai, kas notika novadā. Ceru, ka es domāju, ka jūs tāpat darījāt, vai ne? Te ir tāds apkopams par megavatstundām, ko kas deva un kā ir ietaupījies. Tas ir tas, kas gadu no gadu ir krājies un veidojies. Bet ja mēs runājam, piemēram, par to pašu Striķu ielu 3, kas ir domas ēka, kur sēž domas vadība, tad ēkas īpatnējais patēriņš, kopējais apkura, elektrība, karstais ūdens ir 125 kWh uz kvadrātmetru. Tas ir tiešais tas no klimatiski koriģēts, tad 2022. gads. Ja mēs skatāmies uz 22. gada oktobri, kad bija šī šūmēšanās, ka mums būs dārga enerģija, kad elektrība maksāja 1000 par megavatstundu, siltums saldu no 60 eiro par megavatstundu uzlec uz 150 eiro par megavatstundu. Kad ir jātaupa, tad ir oktobris, kur lemj par to, ir efekts, ir tāds grūdienis, ir rīkojums. Mēs redzam, ka arī domas ēka, jāatcerās, ka pagājušā gada oktobrs bija gana silts, bet tik un tā mēs 27% enerģijas samazinājums ir salīdzinājumā par iepriekšējo gadu oktobriem, pēdējiem 3. Tad ir būtiska novirze, energo pārvaldības sistēma ir sākusi strādāt, mēs taupām enerģiju. Nāk novembris, nāk decembris, tad novembrī jau ir kaut kādas izmaiņas bijušas, tas enerģijas ietaupījums nav vairs tik liels, tas pats ir arī decembris, turpinās janvārs, februārs, marts. Vidēji, es teiktu, 10% Striķu ielas ēkai ir sasniegti. To mēs redzam arī pēc kopējā enerģijas patēriņa, kur ir rozā siltums, dzeltenais elektrība pa gadiem. Tad ir 21., 22. gads, un tad ir 23. gads, kur mēs esam dzīvojuši līdz augustam, līdz septembrim. Un tad ir bāzes līnija. Kas būtu tas, pēc kā ēkai normāli būtu jāfunkcionē, un tas būtu tas enerģijas patēriņš, kur viņai būtu jānodrošina. Es teiktu, Striķu ielas 3 ēka strādā un pild savu funkciju.
Un tad man ir vidusskola, mums ir Saldū vidusskola, kur ir jau atjaunota, viņa ir rekija laikā atjaunota, viņa ir, tajā laikā viņa siltināja, 2 gadus atpakaļ viņai mainīja pilnīgi visu apkursu sistēmu, vēl tika uzstādīta mehāniskā ventilācija, gan lokāli katrā klasē ar sienā iestādātiem rekuperatoriem. Nu, tad šeit jau kopējais enerģijas patēriņš ir 80 kWh. Maz, bet es teiktu, tā ēka gadā tērē tāpat tuvu 500 MWh, kas ir savā ziņā daudz. Tie ir tuvi 50–60 tūkstoši eiro gadā. Nu, skatāmies, ko mēs vēl varam ietaupīt. Stāsts tas pats. Ir oktobrs, ir efekts, notiek enerģijas taupīšana, un tad nāk novembris, decembris, janvārs, februārs. Es kaut kādā janvārī, februārī ceļu trauksmi, saku, jūs tērējat daudz enerģiju, manā skatījumā jūs darbojaties nesaimnieciski, es rakstu, un man atbild, jā, mēs oktobrī nosalām, un mēs vairs netaupīsim enerģiju. Mums bija augsts, un līdz ar to, kas ir saprotam, pilnīgi loģiski saprotam, skolas vadītāji, viņi vienkārši saka, man ir svarīgi, lai man skolā ir skolnieki, lai ir skolotāji, kas māca, nevis, ka viņi slimo. Un līdz ar to mēs iebraucam grāvī un nostrādā pretreakcija, un realitātē ēka tērē vairāk. Un tas arī parādās 23. gada kopējais enerģijas patēriņš, mēs principā esam pārtērējuši, un šis gads būs tā ēka, iztērēs vairāk. Un viņa nedabūs ietaupītos eiro, jo mums ir motivācijas sistēma, kas nozīmē, ja ēka ietaup vismaz 5% gadā, viņai daļa ietaupītās naudas paliek skolā. Un īstenībā, kas ir zīmīgi, 22. gadā, ja klimatiski koriģēja, viņi ietaupīja. Un viņiem tika piešķirts uz 23. gada budžetu. 24. gadā nesanāks. Jā, man ir pēdējais slaids, tad to, cik labi strādā pašvaldībā energopārvaldnieki, jebkurā gadījumā, protams, ir svarīga no energopārvaldnieka. Tas ir cilvēks, kuram ir jātur rūpe, ja vismaz jāsaprot, kā lietas notiek. To, vai viņa būs veiksmīga un strādās, viens energopārvaldnieks, diemžēl, nevar izdarīt neko. Ja pašvaldībā ir arī tie, mūsu gadījumā 100–150 kolēģi, tas ir fiziski neiespējami es teiktu, neiespējami ar katru izrunāties, saprast, ko un kā darīt. Līdz ar to efektīvs rīks, protams, ir darba grupa, un tai darba grupai ir jābūt rīcības spējīgai. Saules novada pašvaldības pieredze ir tas, ka viņa bija aktīva līdz ar ISO standartu, un ņemot vērā, ka manas nolaidības dēļ, es to skaidri saku, bet tiešām tā ir, 22. gadā mēs neresertificējām energopārvaldības sistēmu, nebija motivācija savākt darba grupu, nebija motivācija novest dokumentus līdz galam, līdz ar to tā sistēma ļoti ātri izpliena. Un tas ir arī bieži vien tas jautājums, vai pašvaldībām energopārvaldības sistēmu vajag certificēt. Un tas ir vienmēr jautājums, vai tu iztērē tos pāris tūkstoši eiro certificēt vai nē, jo pēc būtības tā kā tiešais eiro atguvums nav, bet tur ir viena svarīga lieta, tas ISO standarts ieliek rāmjos, ieliek tādos noteikumos, un tas energopārvaldnieks, viņš ir spiests savākties. Ja izpildu direktors vai kurš tiešais vadītājs būs nokrāvies ar visiem citiem aktuāliem darbiem, bieži vien tāda energopārvaldības sistēma netiks uzspiest, būsim pavisam godīgi. Un tad tāds nosprausts rāms tomēr palīdz sakārtoties un to nodrošināt. Un līdz ar to, ja mums arī likums nosaka, ka mums to vajag tikai lielajām pilsētām un vairums no mūsu pašvaldībām, kas mums šodien klātesoši nevajag, tad jebkurā gadījumā mēs noteikti to rekomendēju un to darīt. Un mēs arī to darām no jauna. Mēs kā reiz tagad ejam atkal certifikācijas procesu. Sāksim. Monitorings, ko un kā, jebkurā gadījumā tas ir jāveic, noteikti tas ir jāsāk kaut vai mēneša griezumā, jo kaut kādiem izejas datiem mums ir jāveidojas, lai analīzi varētu veikt. Un to, ja jūs rokat dziļāk, noteikti ir vērts apsvērt. Jautājums ir, protams, kurā brīdī, cik daudz un cik dziļi, jo tie dati, ja viņu man katru minūti nāks, un man viņi būs pa 100 ēkām, visticamāk, arī tas pārvaldnieks nespēs viņus izsakot. Tāpat tās ir vajadzīga tāda tieša iesaiste ar kolēģiem, jo bieži vien ēkās ir gan saimnieks, gan direktors, gan tehniskais darbinieks, kas ir tā atslēgas persona, kurai ir jābūt tām minimālām zināšanu līmenim, lai saprastu, cik tai temperatūrai jābūt, cik tiem grādiem ir jāskrien tajā siltummezglā vai kādiem iestatījumiem jābūt. Tas ir tāds pamats zināšanas, kuras neprasa
augstāko izglītību bieži vien, neprasa inženierzinātņu doktora grādu, bet vienkārši palīdz gudri pārvaldīt savu saimniecību.